Mūžīgā un svētā Dieva Tēva dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Lasīšu kādu pantu no svētiem rakstiem no 2. Mūzes grāmatas, 3. nodaļas no 7. līdz 8. pantam, kur Dievs sarunājās ar Mūzi. Dievs sacīja: vairodams esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvest no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek. Izved man tautu, Izraēla bērnus, no Ēģiptes. Āmen. Kā jums šķiet, mīļie, kādos, vai precīzāk sakot, kuros cilvēkos Latvija ir vislabāk un visvairāk pārstāvēta? Mūsu šķietam tradicionāla atbilde noteikti būs, mēs sacīsim, mūsu izcilniekos, māksliniekos, sportistos un tā tālāk un tā joprojām. Diemžēl pēdējo dienu, nedēļu, mēnešu notikumu rāda, ka tas tā nav. Ik pa laikam mēs lasām, redzam vai dzirdam, kāds no viņiem ir izteicis simpātijas tagadējai Krievijas politikai, cits Puķinam, cits kāds no sporta treneriem jūtas vairāk krievs nekā latvietis. Tad, diemžēl, jāsacina, ka sasniegumi savā profesijā un savā arodā viena atbildi uz šo konkrēto jautājumu, kuros cilvēkos Latvija ir vislabāk pārstāvēta, atbildi nesniedz. Manuprāt, atbildi uz šo jautājumu nav tālu jāmeklē. Daži meti man priekšā. Es esmu burtiski Latvijas labāko pārstāvi priekšā. Senos laikos, ar to es domāju augstos viduslaikus, pastāvēja zināma atšķirība starp ordeni un medaļu. Ordenis kā apbalvojums faktiski bija kādas personas morālās kvalifikācijas zīme, kas izpaudās tajā, ka viņu uzņēma ordenī. Cilvēks reiz uzņemts ordenī, tad viņam arī iedeva šo ordeni, ar ko sevi ārēji atšķirt. Savukārt medaļu piešķīra par atsevišķu kādu izcilu veikumu vai varoņdarbu. Šobrīd Latvijas ordeņu brālī, manuprāt, ir šāds trīskārtais ordenis, jo tas apvieno 3 mūsu Latvijas ordeņus kopumā. Tad no šī viedokļa raugoties, mīļie, jūs vārdu visciešākajā nozīmē esat mūsu sabiedrības elite. Varbūt kāds no jums nejūtas sevi par sabiedrības krējumu, bet nejauksim, krējums mēdz ieskāt. Es runāju par eliti, kas ir zemes sāls. Ja par sabiedrības normu ņem šodien, diemžēl, visizplatītāko viduvējību, remdenību, neieinteresētību un virspusējību, tad jūs esat savu veidu tāda kā pozitīva novirze no šīs normas. Daudz no jums šodien ar gandarījumu varat atskatīties un esat tiesīgi ieraudzīt savu veikumu. Tie, kur esat ļoti cienījumos gados, visticamāk, ka vēlaties šajā brīdī tikai mieru. Šajā Latvijai diezgan saspringtajā iekšējā situācijā un ārpolitiski visnotaļ satrauktajā laikā. Esam taču Ziemassvētku laikā, kad esam Kunga Jēzus Kristus, miera Dievskunga dzimšanas dienu svinīgi noskaņā. Bet kāds senas latīņu sakāmvārds vēsta sivis pacem para bellum. Ja vēlies mieru, tad gatavojies karu. Kas nozīmē pasaule cienī tikai un vienīgi stipros. Savukārt cita šī latīņu teiciena versija skan šādi, jau nedaudz apgriezti. Sivis bellum para pacem. Proti, tas ir iepriekšējā teiciena padziļinājums un nozīmē, ka gatavošanās tikai mieram, gatavošanās komfortismam, gatavošanās vienīgi un tikai labklājībai var izraisīt citas puses karu pret tevi. Jo ar savu vājumu būsi izprovocējis to darīt, kļūstot
par vieglu iekārojumu mērķi. Šobrīd Latvija pēc politologu un sociologu domām jau vairākus gadus ir ierauta jaunā tā saucamā hibrīda kara apstākļos. Kara pirmie posmi, mēs jau pie tiem esam gandrīz vai pieraduši, politiskais, diplomātiskais, informatīvais, psiholoģiskais un veiktību karš. Kā saka Nacionālās aizsardzības akadēmijas izpildirektors Jānis Bērziņš savā pētījumā par Krimas okupāciju, viņš saka, ka militārais posms ir visu šo iepriekšējo posmu noslēdzošā fāze, ka tie ir ieguvuši savus rezultātus. Tas nozīmē to, ka mums šodien ir nopietni jāsaprot, ar ko mums ir darīšana. Mēs nedrīkstam būt nekādās ilūzijās. Pavisam nesen Krievijas prokremliskais rakstnieks Zahars Preļepins radiostacijas Eho Moskvi internetu portālā publicēja rakstu. Un šajā rakstā viņš pauž viedokli, ka jautājums, vai Krievija ir Eiropa, ir bezjēdzīgs. Tas interesējot vien niecīgu Krievijas iedzīvotāju daļu, kādu nelielu daļu no tiem, kas dzīvo Sanktpēterburgā. Preļepins uzsver, ka Krievija eksistējusi jau ilgus gadsimteņus pat pirms Pētera pirmā eiropeizācijas, un tās saknes ir meklējams Bizantijā un mongoļu tatāru ordā. Un tieši tāpat kā 19. gadsimtenī aristokrāti zināja franču valodu un bieži vien nezināja pat krievu. Tā 13. gadsimtenī visi kņazi runājuši tatāru valodā. Un savu rakstu viņš nobeidz ar frāzi: lai Krieviju pieskaitītu Eiropai, ir tikai viens traucēklis, proti tā ir pati Krievija. Kas nozīmē? Ja mēs tagad mēģinām apiet, ko šī vēsts nozīmē mums, tas nozīmē to, ka Krievijai Eiropa patiesībā sakot nemaz nav vajadzīga kā civilizētas sabiedrības un cilvēks vide. Varbūt viņai tā ir nepieciešama kā resurs vai visdrīzākais kā iekarojama teritorija. Mēdz sacīt, ka izcelsme un iedzimtība nosaka dabu. Daba nosaka raksturu un raksturs nosaka personības izpausmi. Krievijai, kā dzirdējām, un ja kāds pirms gadiem 3 bijāt Valērijas Novodorskas krievu disidents lekcijām par Krievijas impērijas raksturu un dabu, viņi sacīja šādi. Krievijas dabu nosaka daži faktori. Tie svarīgākie no tiem, kas darbojas joprojām, ir 2. Proti, tas ir mongoļu tatāru ekspansionisms, kur svarīgi ir nevis teritorija pati par sevi vai tās resursi, bet nemitīga ekspansija. Un otrkārt, bizantiskais Cēzara papisms, proti varas vertikāli, kur pirmajā vietā augšā ir ķeizars, pēc ķeizara nāk dievs, pēc dieva nāk priekšmets un pēc priekšmeta nāk cilvēks. Kas nozīmē to, ka šajā sistēmā cilvēkam faktiski nav nekādas vērtības. Saliekiet šos 2 faktorus kopā un jūs iegūsiet varmācības ekspansiju, iekšukrēmu. Tā nav tikai vēsture. Tas notiek joprojām. Tas notiek šeit pavisam netālu Eiropā, daži pāris tūkstoši kilometru Ukrainā. Tas notiek arī katru dienu mediju telpā. Iedzīvotāju zombēšana pa televizoru, kara propaganda, Krievija ir kļuvusi par savu veidu tautas opiju, turklāt ironiski pašas tautas taču apmaksāt. Nākamais gads Latvijai būs liela pārbaudījuma gads, un mums ir jābūt tiem gataviem. Eiropa raids pārbaudīs mūsu tradicionālās likumības normu izturību. Savukārt Kremlis sakarā mūsu prezidēšana Eiropas Savienībā informatīvajā karā testēs mūsu reālo patriotismu, cenšoties iedvest domu, ka Latvija nav tā vērta, lai to aizsargātu. Sen zinām ir vēstures atziņa, ka Krievija diemžēl saprot tikai spēku valodu, ko no tā iemācīsimies. Spēks nenozīmē tikai un vienīgi ieroču un munīcijas daudzumu noliktavās. Neviens ierocis taču nedarbojas pats par sevi. Tas notiek tikai cilvēku,
karavīru rokās. Bet karavīrs vispirms ir noteikts gara, dvēseles un morālo spēku stāvoklis. Tas nozīmē gribas spēku, tas nozīmē garīgo pretestību, tas nozīmē viņa cīņas morālu stiprību un izturību. Un tā, mīļie, tā ir labā vēsts. Ne visi jūs varat būt karavīru militārā izpratnē, bet katrs jūs, kā Latvijas patriots, jau esat tās morālais cīnītājs. Tas nozīmē informatīvajā ideju un vērtību karā lietot savus garīgos spēkus. Tagadējā hibrīda karā tas nav mazāk svarīgi, kā tas ir militārajā. Mums katram dzīvē reiz ir nopietni jāizšķirās, kas mēs esam un kas mēs gribam būt. Vai mēs gribam būt vergi vai brīvi cilvēki. Tā ir mūsu pamata izvēle. Būt vergam vai brīvam cilvēkam. Tā ir ne tikai katra viena, bet arī visas mūsu tautas, sabiedrības un valsts pamata izvēle, kas reiz jau ir notikusi. Mūsu senči to pateica sev un visai pasaulē 1918. gadā. Mēs paši to atkārtojam 1991. Tā ir Latvijas pamata un valsts nācijas izvēle. Iespējams, ka mums nāksies to vēl un vēlreiz atkārtot. Ir sakāmvārds, ka katrai paudzei ir jāizcīna savs neatkarības karš, lai pierādītu sev un pārējai pasaulē, ka viņa ir brīvības cienīga un lai vienlaikus dotu pozitīvu piemēru un iedvesmu nākamajai paudzei. Mūsu spēks ir to vērtību apliecināšanā, kas ir mūsu valsts pamatā. Beidzot, ir uzrakstīts un pieņemts Satversmes ievads. Tajā mēs lasām latviskās un kristīgās vērtības. Būtu ļoti aplami tās pretnostādīt. Tas būtu tikpat kā jautāt, kura no smadzeņu puslodēm ir svarīgāka. Abas. Kura no rokām, kājām, plaukšām ir svarīgāka. Abas. Vienas latviskās vērtības mūs iesakņo etniskajās un laicīgajās, otras kristīgās mūs iesakņo pārlaicīgajās un mūžīgajās vērtībās. Tas nozīmē, ka būt Latvijas patriotam nozīmē dzīvot vērtību piesātinātu dzīvi. Tātad savai tautai, zemē, valstī veltīt, un tieši tāpēc arī vērtīga dzīve. Latvijas ordeņu brālība ar savu pastāvēšanu dienu un daudz vairāk ar savu darbību jau to pierāda un parāda mūsu tautai un valstī. Tāpēc, mīļie, šajā dienā un jaunajā gadā es novēlu jums, esiet, kas jūs esiet, vēl lielākā mērā, vēl izteiktāk, vēl akcentētāk, vēl uzsvērtāk un vēl konkrētāk. Bet būt vienlaikus nozīmē arī kādu uzdevumu. Tas nozīmē šīs vērtības, kurās jūs pastāvat, tas nozīmē šīs vērtības arī apliecināt ikvienam. Ikvienam cilvēkam, kuru Dievs mums sūta priekšā ikdienas. Ja hibrīda karš vispirms ir vērtību karš, tad tā arī ir labā ziņa mums. Proti, katrs mēs varam būt šīs cīņas karavīrs, vai šodien jāsaka arī laikam kara sieva, un mēs nebūsim vairs bezspēcīgi malā stāvētāji, kā tas bija 1940. gadā. Mēs katrs pazīstam kādu latviešu vīru vai sievu vecumā no 18 līdz 55. Tas ir zemesardzē derīgais vecums. Mēs varam aicināt savus radus, kolēģus, paziņas, draugus, stāties tajā, lai apgūtu vai arī lai atkārtotu vajadzīgās iemaņas zemes, tautas un valsts aizstāvībā. Toties visi pārējie var būt un tiem ir jābūt garīgajai, intelektuālajai un morālajai Latvijas zemes sardzē. Mēs katrs varam būt tāds aicinātājs uz brīvību, kāds bija Dievs mūzum, vismaz dažiem vai kādam cilvēkam. Bet vispirms tas notiek tad, kad mēs paši esam šajās vērtībās iesakņojušies, esam stipri tajās,
kad mēs tās īstenojam un kad mēs tās apliecinām. Un šī diena, mīļie, ir šo vērtību apliecināšana un šo vērtību svinēšana Latvijas ordeņu brālībā, mūsu sabiedrības, mūsu tautas un mūsu zemes elitē izlasē.